Sveiki no Briseles. Sveiks, Rihard. Sveiks. Sākam ar plašāku, un tad tuvosimies mājām. Irānas jautājums. Mēģinam maksimāli palikt pie tā. Mēģinam uzminēt lielos vilcienos, kas notiks tālāk. Es uz mieru vairs neceru. Tad, cik cerīgs esi tu? Jā, miers, lai vispār nekāda aktīva karadarbība nenotiek, ja? Jā. Ceasefire. Es domāju, ka no Irānas režīma, tā analīze ir tāda, ka, vismaz arī tā ir tiek ziņos, ka viņi uztver, ka viņi šajā karā uzvar. Tas nav tikai kaut kāds kinētiskais, bet vispār reģionā ietekme, kā viņi destabilizē līča valstis pārējās, kuras citu starp, kas ir arī ļoti interesanti, ka cik te tagad mēnesis jau būs, man tā liekas, tā aktīvā karadarbība. Jā. Neviena no līča valstīm, vai tā būtu Saudārābija, Apvienotā Arābu Emirāti, kuri starp citu pēdējos 10 gados ir bijuši lielākie bruņojumi iepircēji no ASV, miljardos mērāmās summās, vai tie ir iznīcinātāji, vai tās ir raķešu sistēmas, nav veikuši uzlidojumus Irānai. Tas arī diezgan daudz uzdod jautājums, kādas ir tās savstarpējās attiecības un kā līča valstis, vai tā būtu Katara, vai tā būtu Kuveita, Saudārābija, Emirāti, kas tagad ir cietuši no Irānas uzlidojuma vēl joprojām turpinās, kādas būs attiecības ar ASV. Tā paļaušanās jau bija, ka praktiski viņi ar pilnu masu visu iet. Tur vēl ziņoja, ka Saudārābijas kroņprincis ir praktiski aizklūsēs Trumpam, mudinājis, neapstājies. Turpinam, viņiem būs jāpārvērtē tā visa situācija. Tā otra lieta jau ir, Trumps nav spējis pilnībā Hormuza šaurumu padarīt brīvu kuģošanai, kas arī baigais paradoks. Pirms kara darbības viņš bija brīvu kuģojums. Jā, vai ne? Tas ir briesmīgākais. Bet atkal tās ir tīri manas spekulācijas, nav balstītas kaut kādos empīriskos datos, bet tīri, ja pamodelējam tā plūsma, kas ir bijusi, vai tie būtu enerģijas resursi, nafta, gāze, vai pat arī minerāli mēslojumi, tie arī nāk no līča valstīm. Tātad visi vienmēr šajās pēdējās nedēļās dienās saka, 20% no globālā tirgus nāk tieši caur Hormuza šaurumu. Tātad lielākie atkarīgie ir Ķīna, Indija, ir arī Eiropa, ASV, tur ir praktiski Ziemeļamerikai minimāls. Tagad ir praktiski blokāde, neviens netiek cauri. Tas pamieris, kas tagad ir, arī saprotam, ka Irāna pasaka, ka viņš īsti nav spēkā, jo ir uzlidojumi, ko Izraela veids tur Libānai tajā skaitā. Nav jau tā, ka pasaulē pietrūktu naftas. Tas absolūti nav tā. Skaidrs, ka lielākās naftas rezerves ir ASV, Kanādai, Venecuēlai, kura ir bez mazliet tāds, es nezinu, vai var lietot vārdu tāds protektorāts no ASV puses. Kā savādāk var nosaukt, jo režīms jau ir tas pats. Vienkārši prezidents režīma galvavars ir cits, un līdz ar to tā sadarbība. Skatāmies, tātad ASV var piegādāt naftu, ja to vēlas, un otrs lielākais spēlētājs, protams, ir Krievija. Tad mēs tinam atkal bildi atpakaļ, skatāmies pēdējā gada laikā, kāda ir bijusi divpusējā intensitāte ASV pārunās ar Krieviju, kas nav, teiksim tā, publiskās, kas ir ārpus tā griezuma, kas saistās ar potenciālo pamieru Ukrainas kara jautājumā. Tur tās spekulācijas, ka pamazām varētu sankcijas atcelt. Mēs redzam arī tagad, ka Hormuza šaurumu, kad praktiski apturēja jebkādu kustību, ko Trumps attiecīgi izdarīja. Viņš atcēla sankcijas. Rosneft un kas tā Lukoils, laikam, ko viņš pats bija īstenībā piemērojis. Te ir, es domāju, diezgan daudz saistāmi īstermiņā. Es neredzu, ka tas var būt liels iegūms ASV, bet ilgtermiņā
absolūti, ja tu padarīji, ka tev alternatīvas īsti baigi daudz nav, kā īstenībā pirkt ASV naftu pastarpināti vai tiešā veidā, kas ir vai no Venecuēlas iegūts un kas proporcionāli var veidot lielu kumosu. Un tajā pat laikā tie paši 20% viņus jau amortizēs, absorbēs diezgan ātri citi tirgi. Līdz ar to ilgtermiņā no ASV, no šīs situācijas pats var būt kā ļoti liels ieguvējs. Vai tas ir tas aprēķins, kas ir Trumpa administrācijai pašreizējo situāciju? Es šaubos. Pašlaik man liekas, tie visi centieni, jo tur diez vai ir plāns B, C, D vai kāds pieļauj. Un daudz arī eksperti teikuši, ka bez mazai līdzīgi kā Krievija, Ukrainā 3 dienās tuļņās līdz Kijevai un viss būs un viss notiks. Un plaša sacelšanās pret režīmu, iedzīvotāju masu, nekas no tā nav noticis un plāns B īsti arī nav. Es domāju, ka negaidīja arī to pretdarbību no Irānas, kas nebija tikai militāra kaut kāda konfrontācija, bet Irāna jau mācās arī no Krievijas. Kas ir tas Ahilēja papēdis rietumu demokrātijām? Enerģētika, cenas. Iedzīvotājiem dzīvojot labklājībā, nodrošinātā vidē, pieraduši cenas ir stabilas, tagad uzkāpa, ekonomiskā izaugsme stagnē, to ļoti jūtu pat uz iedzīvotāju saviem maciņiem ikdienā. Es domāju, benzīna cenas vairāk izjūt nekā, pieņemsim, ka piens ir pa 10 vai 20 centiem pieaudz. Benzīna cenas kaut kā uzreiz momentāli aizies arī līdz pienam. Un līdz ar to es pieļauju, ka no Irānas režīma tā kalkulācija ir tāda. Viņi ir tikai ieguvēji pašlaik. Neņemot mirušo. Uzbrukuma mērķi ir tieši enerģētikas kritiskā infrastruktūra, pārstrādes uzņēmumi, iegūs vietas resursu. Mēs redzam, tie paši, pieņemsim, Kuveitas gāzes. Kas Eiropā ir viens no svarīgākajiem importētājiem. Trāpīt ar mērķētiem uzbrukumiem, un šeit arī vēl viena būtiska nianse. Atvainojos, te vienkārši daudz, kas notiek. Ļoti daudz, kas izriet, diemžēl. Protams, salikt rāmīšos, bet arī, kā piepieši Irānai ir tik precīza informācija. Viņai taču ne satelīti nekā nav. Krievija. Jā, un atminamies arī kara sākumā, šī kara, es nezinu, kāds man minēja, bet karš jau bija iepriekšējā gadā 12 dienas. Es domāju, tā ir kontinuitāte. Plašākiem tiem plāniem, kas ir ne tikai ASV, bet arī Izraels. Diezgan liela teikšana un ietekme, vismaz kā viņi spēja administrāciju pārliecināt. Un šajā ziņā mēs atminamies, sākumā bija jau ziņoja, ka Krievija sniedz izlūku informāciju Irānai par ASV militārajām bāzēm, to ģeolokācijas vietām, izmantojot savus šos te resursus. No ASV puses bija nekā tāda nav, nekas nenotiek. Pēc tam beigās paši arī atzina. Un tas bija arī tajā periodā, kad sankcijas atcēla. Bija jau tās ziņas nāca ārā. Ukrainas reiz ziņoja, un līdz ar to mēs redzam, ka tie mērķētie uzbrukumi ir ļoti precīzi un trāpīgi tajās Ahilēja papēžu vietās. Viņš kaut ko Krievi paši pateica, ka ja jūs pārstāsiet dot Ukrainai informāciju, mēs pārstāsim Irānai dot. Jā. Tur Krievija pie visu kaut kā var apelēt. Ja nemaldos, pirms pusotra gada vai gada Krievija ar Irānas, Kremlis ar Irānas, ar Teherānas režīmu noslēdza militārā sadarbības aizsardzības jomā tajā skaitā. Un tas jau, tie jau iedīgļi bija tajā, kas saistās ar šahediem, ar droniem, ko Irāna piegādāja Krievijai, kur intensitāte palielinājās Ukrainā, un tagad ir apgrieztais. Tagad bez mazvai Geran, kas ir šahed tipa droni, nonāk Irānas rīcībā. Tā kā kāds iznākums no šī visa, mēs redzam, biržas reaģē uz jebkādiem gan paziņojumiem, kā tur tikko paziņoja par šo te, ka bija, termiņš noteikts, Trumps noteica Irānai 8:00 vakarā ASV, un 2 stundas pirms panāca ar Pakistānas līdzdalību šis te it kā pamiers. Burtiski biržās naftas cenas aizgāja 17–18% lejā.
Jā, es redzu, ka arī Latvijā ir diskusijas, tā, ka cenas aiziet uz augšu. Tas tūlītēji atspoguļojās cenās mazumtirgotājos. Uzreiz praktiski pāris stundu Lai gan tā ir vecā degviela. Bet tagad cenas aiziet 17% lejā. Neredz, ka tūlīt pāris stundu laikā arī tas liek uzdot jautājumu. Es negribu vienkāršot lietas, es pieļauju, ka ir sarežģītāk. Un biržas labi ātri šādi te reaģē, bet plašāki tirdzniecības tīkli, ne jau tikai vairumtirgotāji, bet mazumtirgotāji, viņi cik ātri varbūt iespējams nevar reaģēt. Bet es, neaizstāv tā situācija ir, un tas noslēdzošais, ko es gribēju teikt no Trumpa puses, es pieļauju, ka viņš negrib ievilkt garajā. Viņam spiediens mājās, tik saprot, ir visi sāk griezties. Ne tikai spiediens, bet arī vidustermiņa vēlēšanas. Jā. Lai kāds ir teicis, arī es esmu dzirdējis, ka Trumpam jau īstenībā vienalga tās vidustermiņa vēlēšanas. Viņš arī var turpināt kā opozicionārs. Praktiski, ja demokrāti pārņem varu apakšpalātā un senātā, viņš arī opozicionārs kā? Viņam tas ir pēdējais termiņš. Tas nav tā, ka viņš varētu uz pārvēlēšanu. Tad jau ir jautājums, varbūt vēl kaut kāds brīnums sagaidīsim izmaiņām, nezinu, kur mācās no viena vai otra režīma. Un es tagad arī negribu samaloties, bet oficiāli ASV man vēl nav pieteikusi karu Irānai. Man šķiet, tā ir operācija. Jā, bet tad varam modelēt. Atkal tās ir spekulācijas absolūti domlidotas. Bet, tuvojās novembra. Vēlēšanas šis viss ir aizgājis tādā garajā, nelabvēlīgajā scenārijā. Tur savu vēl mēģinās paņemt. Spiedienu, oktobrī oficiāli iesaka karu Trumps. Tur arī tāds teiks, jā, bet bez kongresa īsti nevar pieteikt. Atkal neesmu tik ļoti familiārs ar ASV iekšējo to sistēmu, bet ārkārtas situācija vai kā, un pasaka, vēlēšanas šādā brīdī nevar notikt. Kāds teiks, kā ir jāorganizē, bet es jums taču teicu to pa Ukrainu. Jūs man teicāt, nekādā gadījumā valsts kara darbības laikā nevar karstāvokļa laikā nevar īstenot vēlēšanas. Tā kā es domāju, mēs vēl ļoti daudz ko piedzīvosim tuvākās nedēļas, mēnešus. Šaubos, vai būs kaut kas kāds, kas ir tagad akmenī iecirsts un būs, deeskalēsies situācija. Kad Eiropai būtu jāpiedalās? Kad Eiropai būtu jāiesaistās? Jo manā izpratnē sanāk tā, ka lielākais ieguvējs ir Krievija, otrais lielākais ir Ķīna, jo viņi nav iesaistīti, bet viņiem tankeri tiek cauri, jo pa viņiem nešauj. Pa Franciju arī nešauj, cik es saprotu, pa Spāniju arī nešauj. Pa Spāniju es nebrīd. Cik es saprotu, Irāna ir zaļo gaisu piedevusi Francijas un Spānijas kuģiem. Jā? Mans jautājums ir, jo man sanāk, ka Eiropa ir lielākais zaudētājs pašlaik. Jaunākā ziņa, kur es vēl neesmu tā īsti pasakojis līdzi, kas ir no tā nācis ārā. Šodien nemaldos Rute, NATO ģenerālsekretārs, ticies ar Trumpu Baltijā namā. Un vismaz kāda indikācija nāk no Trumpa administrācijas, ka vēlas sodīt tās NATO valstis, kas nav atbalstījušas. Tur ir ļoti izteikti Spānija, Vācija, un tagad arī izskan, tas ir parādījusies ziņa, ka varētu pārdislocēt ASV bruņotos spēkus, kas atrodas Eiropā. Te bija uzreiz bažas, ka tas skars mūsu reģionu valstis, bet es saprotu, mēs neesam, kā saka, skrējuši notikumiem pa priekšu, nostādījuši, kā neitrāla pozīcija, laikam šajā brīdī bijusi normāla. Un es pieļauju, ka kaut kādus šādus lēmumus tā praktiskā līmenī mēs varētu redzēt līdz ar NATO samitu Turcijā, Ankarā, kur es pieļauju, ka ASV gribēs parādīt, ka viņiem nav pieņemami, ka šādi NATO neiesaisties, lai arī nav pilnīgi neviens no potenciāli iekšējiem kritērijiem, kas varētu būt pa iemeslu NATO. Tas nav aizsardzības kājiens. Jā, tieši tā. Man pašā pamatā tas ir tas trakākais, ka viņš viņu izmanto kā parasti militāra aliansi, jebkādu, ka var uzbrukt. Labs punkts par interesanti, kas notiks ar Ankaru.
Samiti parasti ir tāds, Kad tie nav ir jābūt pagriezienam, diemžēl. Katrs samits tomēr ir nesis kaut kādas būtiskas izmaiņas politikā kopējā. Jā. Pēdējais Hāgā bija tātad 5% līdz 35. gadam, 1,5% infrastruktūra aizsardzības un 3,5% ir bruņojums kā tāds. Vēl samits iepriekš Viļņa, tur mēs redzam ir attiecīgi kaujas grupu palielināšana no bataljonu uz brigādes lielumu, kas ir ļoti labs lēmums mūsu reģiona valstīm. Un, līdz ar to pagaidām nav tālu, tagad ir aprīlis, un samits, ja nemaldos, ir jūnijas kaut kur ap Saulgriežiem, man tā liekas. Jā, un es kādēļ to Saulgriežu piemēram, es atminos, ka bija Viļņas samits, un tad Viļņas samits ir ar Trumpu, man tā liekas. Kad bija, kā mēs pamodīsimies Jāņāks rītā, vai būs smagas politiskās paģiras, vai kā, vai NATO vispār vēl eksistēs. Tad šo jautājumu visu laiku piesauc. Kad viss NATO ir beidzies un tam līdzīgi. Jā, labākais, ko es lasīju, ir gandrīz vai esam tur. Starp citu, ir vēl viena tāda ziņa, kas pavīdē, kad varbūt baigo uzmanību nepievērsta, bija Eiropas Savienība, bija 3 Baltijas valstu prezidentu paziņojums, ka uzbrukums vienai valstī, Eiropas Savienības valstī, uzbrukums visām. Šis princips, protams, musketieru princips, viens par visiem, visi par vienu ir NATO. Jautājums, vai mēs nemēģinām kaut kā, man liekas, tas tāda slidena tendence ir pateikt. Ir, protams, 42.7 pāns Eiropas līgumos, kur arī ir šis kolektīvā nosacīta aizsardzības klauzula. Bet man prasītos plašāks komentārs no valstu prezidentiem, kādēļ ārpus NATO ietvara mēs izceļam šo, vai mēs apšaubam 5. pantu. Un tagad sakam Eiropas Savienību uzbrukums. Es pieļauju, ja tas ir ar domu tādu, ka tās valstis, kas nav NATO, lai viņas arī jūtas droši, Kipra, Īrija, Austrija, nešaubos, vai tas paziņojums bija dēļ šīm valstīm. Tā kā šeit dažreiz vienam otram, kas ir izskanējis paziņojums, nav plaši aizgājis, bet tomēr kādu akcentu maiņu liecina. Bet jautājums ar kādu mērķi vai ar nodomu. Jā, un jautājums, vai viņš sasniedzās tas mērķis. Nākamā lieta, kas mums nāk ļoti strauji virsū, ir vēlēšanas Eiropā. Viņas visu laiku ir. Jā, bet mums ir tāds mums arī saimnes vēlēšanas 3. oktobris. Tas ir aiznākamais. Tās, laikam, tu gribēji izcelt. Tas ir pats svarīgākais noteiks vispār, kur virzīsies Eiropas Savienība. Labi, atvainojos ironiju, bet nevajag noniecināt. Mums ir, lai arī maza valsts, bet arī mums mūsējās ir ļoti svarīgi. Jā. Par mūsu nedraugu Fideziem un Tizu Orbānu. Orbāns ir Fides, lai nejauc cilvēkiem. Jā, Tīza ir opozīcija. Ir opozīcija, un īstenībā būtisks pavērsiens, teiksim tā, cik tagad ir. Šodien ir ceturtdien, jā? Jā, ceturtdiena. Praktiski jau laikam viņam ar priekšvēlēšanas, nevis priekšvēlēšanas, bet iepriekšēja balsošana ir sākusies droši vien. Parasti 3 dienas pirms. Tā, kad jau sākas aktīvā, tagad aģitācija viss, vai Orbāns tur nevar ar skatojumu kāpt un aģitēt. Domā, ka viņam aģitācija beidzēs? Es pieļauju, tā ir vispārēji norma standartiem atbilstošā. Es negarantētu vairs neko par viņiem. Kaut iespējams slēptās aģitācijas. Vai arī, jā. Bet būtisks tāds, tas jau bija iepriekš, pirms jau priekšvēlēšana, var teikt, gads sākās Ungārijā, opozīcija konsolidējās. Jo bija vairākas opozīcijas partijas, vadošā ir tā Tīza, bet bija vēl vairākas mazākās. Un tur tagad, cik es arī saprotu, tiek arī ziņots, ka pilnībā visas opozīcijas partijas ir atsaukušas savas kandidatūras, var teikt, sārakstus, un visu savu atbalstu pauž vienai opozīcijas partijai Tīza, kas līdz ar to rezultējas tagad arī tādās sabiedriskajās aptaujās. 4. aprīļa, kas laikam ir svaigākā,
Tīza ir priekšā Fides, tāda Fides ir Orbāna, par aptuveni 10% punktiem. 10%. Tas nav ļoti daudz. Tas ir tāds slidenais, ar ko, man liekas, arī Orbāns var manipulēt. Atceramies arī iepriekšējās vēlēšanās, ko Orbāns jau izdarīja. Pirms vispār parādījās vēlēšanu provizoriskie rezultāti. Viņš paziņoja uzvaru. Tas ir psiholoģiskais. Tas ir psiholoģiski, tā ir optika. Tu pasaki, jā, visi esmu uzvarētājs, un tad jau, kā cilvēkiem rodas, nu tie jau bija, tad tur pāris procentpunktiņi turp vai šurp, ar tiem to arī menedžēt. Tā kā es pieļauju, ka lielākais izaicinājums būs vēlēšana novērotājiem. Ir jau tagad daudz ziņojumu, kur pastarpinātos veidos Orbāna partija mēģina uzspirt vēlētājs, ne jau tur aploksnītēm, bet pārtikas pakas ar vīna pudelītēm, atved pie pensionāriem, ka viņi ļoti rūpējas, bet ar tīri tādu mājienu, tad jūs par mums. Un Orbāna vēlētājs ir reģionos. Viņš nav lielajās pilsētās. Cik saprotu, viņiem reģionos ir vispār ļoti svarīgi. Jā, līdz ar to ļoti būtiski būs, kādu lomu spēlēs starptautiskie novērotāji. Man tāks nesamelošos, bet Eiropas Savienības, Eiropas parlamentam nav prakse sūtīt novērotājus uz Eiropas Savienības dalību valstu vēlēšanām. Mēs pieņemam, ka ir vispārēji augstākie standarti un tā. Tieši tā. Bet tas neizslēdz, ka var būt. Un tad jautājums ir par ECO, Eiropas drošības sadarbības organizācijas, ODIHR. Tā ir tā atsevišķas zeminstitūcija, tieši, kuras darbs ir vēlēšana novērošana vismaz ECO dalībvalstīs kā tādās. Tad tur ir tūkstošiem novērotāju, kādā apjomā un kā būs, vai viņi koncentrēsies lielajās pilsētās vai tieši reģionos. Tas var diezgan daudz parādīt pēc tam arī kāds atzinums. Bet ODIHR, man personīgais viedoklis, ir novecojis vēlēšanu novērošanas modelis. Jo virkne lietu, kas saistās ar 21. gadsimtu tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem, netiek ietverti vēlēšanu procesa izvērtēšanā. Kā tur pieņemsim, kampaņas tiek rīkots, ir klasiskie. Kaut kur uzlikt reklāma vai pie iecirkņiem nav reklāma, bet nesās, cik aktīvi politiskās partijas vai kandidāti ir, pieņemsim, aģitācijas aizlieguma periodā. To īpaši nevērtē. Tas ļoti spilgti parādījās arī Gruzijas vēlēšanu kontekstā. Tas ziņojums nebija pozitīvs, absolūti. Tur bija tā, ka viņas bija brīvas, bet ne pilnībā godīgas vai vienlīdzīgas visiem iespējas. Un es pieļauju, ka ar šādiem it kā mazām atkāpēm Orbāns centīsies izslīdēt cauri, dabūjot daudz maz nepārāk drastisku vērtējumu pa vēlēšanu procesiem. Bet atkal, tās ir manas spekulācijas, bet Orbānam bija pārāk daudz likts uz spēles. Pēdējo dienu atklāsmes, kas nāk, kur ziņo, sākot jau ar ārlietu ministru, kurš citu starp kopš 22. gada Krievijā ir viesojies 14 reizes. 14 reizes neviens cits Eiropas Savienības valstu līderis nav viesojies. Un tur, protams, viņi saka, kā mums ir divpusējās attiecības, sadraudzības trūba un tā tālāk. Bet nāk ārā ne tikai tas, ka par naftiņu tur viņi rūpējas lētu, bet nodot konfidenciāla informācija par to iekšējiem lēmumu procesiem, kas notiek Eiropas Savienības padomē, sazinās praktiski tiešajā laikā, kad notiek sēde, pirms sēdes, sēdes laikā, pēc sēdes, nobrīfēja Lavrovu, Krievijas ārlietu ministru, par ko runāja, uzklausa, ko Lavrovs palīdz, pieņemsim, vajag izņemt no sankciju sāraksta to un to. Tad, protams, tagad tā ziņa nāk, bet tad tu apskaties, pirms 7 mēnešiem bija lēmums. Un tās personas tika izņemtas no sankcijām. Un tagad pats, man tā liekas, skaļākais ir, ka pagājušā gada nogalē Orbāns ar Putinu ir parakstījušies 12 punktu vienošanos, padziļināt sadarbību. Kā pats Orbāns pateica, es esmu jūsu pelīte Eiropas Savienībā.
Nožēloju. Es pieļauju, ka tās sarunas ir autentiskas. Jā, daudz teiks, un kāpēc tās sarunas parādās tieši tagad? Opozīcijas cīnās ar saviem līdzekļiem, bet vai apšaubīt uzreiz autentiskumu? Es teiktu, ka nē, jo paskatāmies, 14 reizes viesojās Ungārijas ārlietu ministrs Kremlī. Es pat neesmu dzirdējis, godīgi sakot, ka viņi noliek, ka tas ir īsts. Nav. Jā. Es nezinu. Vienīgais ASV viceprezidents tagad tikko viesojās ar centieniem iedot to tādu grūdienu pozitīvo Orbāna kampaņai, bet sanāca ļoti orveliski. Praktiski uzrunā Ungāriem, viņš gānīja Briseli, ka tā iejaucas un tieši ļoti vienveidīgi vēršās tikai pret Orbānu, un tā ir tāda iejaukšanās vēlēšanu procesos. Kamēr viņš ir iejaucās vēlēšanu procesā. Tu šo runu sakot, praktiski rāda piemēru. Jā, ģeniāli. Labākais par to viesošanos, ko es redzēju, ka aptuveni 3% esot nokustējies pateicoties Vansam. Pasliktu, jā. Tas ir Vans pieskāriens. Vans pieskāriens. Pāvests. Pāvests, jā. Vans pieskāriens karaliene. Vans pieskāriens Orbāns. Jā, bet kaut kur vēl bija vēlēšanas un kaut kas zaudēja. Man tā liekas, kaut kā ārts lika, tā nebija. Es nezinu. Es ceru, ka Vents tiks galā ar Orbānu, ja viņš ir pāvests toreiz un karalieni, tad viņš varētu arī šeit. Bet starp citu, tev arī tie Kremļa satelīti, šeit tā varētu nosaukt. Vieni, kas ir Eiropas Savienībā iekšā, un otri tie, kas gaida pie Eiropas Savienības durvīm, kandidātu valsts. Serbija. Tagad tas, ko mēģināja to falšo incidentu radīt, paziņojums, ka minēts atkal ir naftas trūba un atklāts ar praktiski tas angliskais vārds ar pinpoint, precīzi, kurā ir atrasts uzgājas sprāgstvielas. Bet kas bija interesanti? Serbijas bruņoto spēku vadība pateica, ka tas nav vispār nekāda saistība ar Ukrainu, ka izcelsme pat varētu būt ar ASV, kas padara šo situāciju vēl interesantāku. Jāsaka, es biju patīkami pārsteigts, ka es nezinu, viņu, kā tas ir, false flag operācija. Bet tur diezgan daudz, kam pēc vismaz tā militārā dienesta reglamenta, tu nekomentē politiskos procesus un tam līdzīgi. Bija intervija ar Ungārijas bruņoto spēku ar komandieri, kurš pateica, ka viņam īsti nav saprotama Ungārijas šī te flirtēšana ar Krieviju, un ka viņš ļoti jūtās nērti, kad NATO dalībvalstīs, kad ir kopējas mācības, citu NATO dalībvalstu komandieri, augstie tie, kur nāk klāt un prasā, jūs tiešām tur ar Krieviju tā sadarbojas? Viņš saka, man ir ļoti nērti, es no kauna zemē gribu ielīst. Tā kā, tas, ka, arī 12. aprīlī pēc tāda vēlēšana rezultāti, vienalga kā tur Orbāns, pieņemsim, paliek pie varas, otrādi, ja opozīcija uzvar, tas nebūs viegls process, jo Orbāns pie varas ir, ja nemaldos, 15 gadus. Absolūti visās iespējamās vietās caurumos salīdz viņš lojālistus, un tā būs diezgan smagnē. Bet, kā es minēju, ka Orbānam šīs ir eksistenciāls vēlēšanas, jo, ja viņš zaudē, tad tas ir tikai manā skatījumā laika jautājums, ka turpmāko dzīvi viņš pavadīs pa tiesas zālēm, vai tas būtu Eiropas finansējuma izšķērdēšana, koruptīvas darbības. Atminamies arī, ka Baidena administrācija, un laikam tā bija pašā tagad noslēgumā, iekļāva OFAC sankcijās. Visi zina OFAC sankcijas, mums arī ir OFAC sankcijās vietējie. Tās ir ASV lielās sankcijas, tās sekundārās sankcijas, kas ir praktiski tev ir saistošas. Ja tu tur darīs, tas nāks uz tevi. Latvijā Lembergam ir OFAC sankcijas, viņš ir iekšā, un praktiski tas viņu padarīja dolāru piesietās. Un Baidens tieši tas sankcijās iekļāva Orbāna biroja vadītāju,
Un iemesls bija sistemātisks koruptīvs schēmu īstenošana valstiskā mērogā. Nu, jā, tas nav kaut kāds ārējs cilvēks no malas, tas ir Orbāna biroja vadītājs. Kas Eiropai būtu jādara, ja Orbāns paliek? Pats es teicu, ka katra prezidentūras valsts vienmēr ir teikusi, tu jau mūsu sarunās es jau arī esmu teicis, 7. pāns, tas ir praktiski nevis dalībvalsts izslēgšana, un nav tāda mehānismu, kā izslēgt dalībvalsti. Dalībvalsts var izstāties, kā mēs ar Brexit mēs redzējām, bet ir iespēja, bet tur jābūt ir tiesiskam lēmumam, ne politiskam lēmumam, jo tad tur varēs atkal tos narratīvus redzēt, tā ir vajāšana un kas tik vēl ne, bet ja tā ir Eiropas tiesa, kas pamatojoties, pieņemsim, uz līguma pārkāpumiem, nu, tāpat vienotā ārpolitika, vienotā sankciju politika, nu, ka tā attiecīgi Ungārija torpedē, īsteno šīs darbības nu, par pamatu, ka viņi nonāk pretrunā Eiropas Savienības līgumiem vai darbojas pretrunā. Mums ir vajadzīgs spriedums par to, ka viņi ir pārkāpuši kaut ko, vai arī mēs varam vienkārši parasti jau tās pārkāpuma procedūras ir tā, kad Eiropas komisija ir tā, konstatē pārkāpumu? Jā, kas konstatē pārkāpumus, un tad Eiropas komisija vēršas Eiropas tiesā, Eiropas tiesa izvērtē, vai dalībvalsts ir pārkāpusi Eiropas Savienības līgums vai nav. Ja ir, tad ir piemērojams sankcijas. Tā kļūda savulaik bija. Un es vēl joprojām nepiekrītu, ka tas bija iemesls uzsākt pārkāpumu procedūru. Tas bija pret Ungāriju, ja nemaldos 15. gads, kur toreiz nobloķēja, ja nemaldos Polija, par migrāciju, par kvotām. Un ka Ungārija pateica nepiedalīsies, uzsākt pārkāpumu procedūru. Un to pārkāpumu procedūru, un te bija tas lūzuma punkts, nepareizā darbība, ka viņu nolēma ar politisku lēmumu. Eiropas parlaments nobalsoja politisks lēmums. Nu, un tad, protams, Orbāns teica, super, ka jūs tā nevis gājāt, ka komisija konstatē, ievāc visus faktus un nodot tiesai, un tiesa lemj un pasaka, jā, jūs pārkāpums. Nu, tad tur būtu mazāk. Tā ir politiskā izrēķināšanās, Sorosīti, un ko tik vēl tur nepiesauc, tie tur visi. Nē, bet es tajā ziņā es piekrītu, tā bija absolūti reti stulba rīcība, kas praktiski pret ko tu mēģināji tur vērsties, un es arī nepiekrītu, ka tur bija iemesls vispār vērsties tieši tajā konkrētajā gadījumā un jautājumā, bet jā, tas radīja to precedentu. Līdz ar to šeit var rosināt, pamatojoties uz 7. pānta, te parlaments var prasīt komisijai. Tur tāda un sistemātiska darbība, kas ir pretēji Eiropas Savienības vērtībām, un tad vērtības atkal ir plašs mērogs, vērtības labāk atstājam tiesai, spriest nevis politiķiem, bet vismaz ierosināt, ka procedūra uzsāk. Ar ko viņa rezultēsies, nav tā, ka tas notiek nedēļas laikā un pātrinās. Ir gads, 2, arī Latvijai, ja nemaldos, nesen bija ne tikai Latvija, tur bija 3 vai 4 valstis, par kurām tika pārkāpuma procedūra sākta, un ir konstatēts pārkāpums, regulas pārkāpums vai direktīvas ieviešanas pārkāpums, pret ko seko vai finanšu sankcija vai tam līdzīgi. Tikai ātra reakcija nebūs, bet cerams, ka būs kaut kāda reakcija. Jā, bet tur ir jābūt attiecīgi. No sākuma es ceru uz to, ka politiskai gribai, tai kritiskai masai. Kā tu pats minēji, katra prezidentūra ir nākus visu. Mēs šo procesu novedīsim līdz galam, uzsāks pārkāpumu procedūru, 7. pāns. Un kā es te atkal minēju, tas nebūs pārkāpumu procedūra, piemērojot kaut kādu finansu sankcijas vai Eiropas līdzekļu vai tam līdzīgi, bet kas būs balsts tiesību apturēšana. Un nav jāaptur pilnīgi pa visu plašo lauku, lauksaimniecības jautājumiem vai zivsaimniecības vai ar sociāliem, bet konkrēti, kas saistās ar lēmumu, kas attiecās uz ārpolitikas definēšanu, uz aizsardzības politiku un sankciju politiku.
Man liekas, tas būtu tāds adekvāts solis, jo es neredzu, ja Orbāns uzvarētu, ka viņš būtiski mainītu savu pozīciju. Vienīgais, Viņš ir praktiski ar šī informācija, kas nāk gaismā, viņš ir praktiski vasalis Kremlim. Jā. Par procedūru turpinot, mums Latvijā tikko bija atkal procedūras jautājums. Mūsu premjerministra ir norīkojusi, Saeima arī ir prasījusi publicēt ar Krieviju joprojām sadarbojušos visu uzņēmumu sarakstu. Jā. Vai tu zini, kas notika tālāk? Šis? Jā. Kā stāv vienotības ministri? Jā. Netrāpīja. Jā. Kurš? Kurš vainīgs? Jā. Bet tas nekas, ka tā ir rezolūcija uzdot 7. aprīlī. Viss ir jābūt izpildītam. Sākās kaut kāds man neizprotams pingpongs. Finanšu ministrija pateica, tas nav praktiski kaut kāds likums liedzot, ka nedrīkst to darīt. To viņiem pateica finanšu ministrija. Bet kā tam mēs tad iepriekš, kad NA vadīja ekonomikas ministriju un šādu sarakstu īstenoja un bija publicēts? Kāpēc? Kam bija finanšu ministrija? Kas mainījās? Es īstenībā nezinu, uz kādu likumu viņi atsaucās. Tas nav nekur minēts. Dievs nedod, viņi piesauks GDPR. Privātumu vai tam līdzīgi. Tas ir nacionālās interesēs un drošības jautājums un tā tālāk. Un tad finanšu ministrija saka, ka tur ekonomikas ministrs Valēns saka, ka mēs jau labprāt, bet finanšu ministrija saka, ka to mēs nevaram. Kāpēc nevaram? Un rezolūcija bijusi finanšu ministrija pasaka, nē, mēs neko to nesakām. Mēs atbalstam. Jā. Kas tur notiek? Vai vispār labā roka zina, ko dara kreisā roka? Kāpēc tā saruna notiek? Man liekas, ka tā ir... tas ir nihilisms. Tas ir pašu uzdotās rezolūcijas. Vienkārši es uzlieku kaut ko smirdīgu virsū. Un atkal cerēs nāks kaut kāda cita. Degvielas cenas vispārējais šitais. Air Baltic tagad vēl vai ne. Šitais vairs būs tāds masīvs. Kas tur pa kaut kādu sarakstu? Es pieļauju. Kādu piesadz? Kurš vēl pasaka, dodiet man vēl laiku, lai es pilnībā izietu ārā no turienes. Un tas varētu būt kāds tāds, kas ir pietuvināts, uzņēmums, uzņēmējs. Nedod Dievs kāds aktīvs koalīcijas partijas biedrs. Koalīcijas ar garantiju jautājums teikt ir vai ZZS vai vienotības prasība, vai abiem? Es atsaukšos uz vienu Dombura raidījumu, kur bija diskusija, koalīcija, cik stabila viņa ir, ka bija atkal restarts, ka izvērtēja to 4x4 vai kas tur bija. Divas restarti. Nē, tur progresīvo frakcijas priekšstādātājs Šuvājos pateica, ka faktiski koalīcijas vairs nav. Jā, tad tehniskā vēl. Es domāju, ka mēs, un šeit mēs, es domāju, Latvijas iedzīvotāji ļoti labi redzam, ka nevelk tā dinamiskā koalīcija. Viņi ir pretrunās savīta tik caurstrāvota, ka agonija turpināsies līdz 3. oktobrim. Un es ļoti ceru, ka ar to vismaz vēlētāji tai agonijai pieliks treknu punktu. Kas, jāsaka, no tehniskās valdības es sagaidītu bišķiņa tehniski kvalitatīvāku darbu. Tas ir ļoti politisks sviests. Bet neviens jau negrib tagad nepopulārs lēmums virzīt priekšvēlēšanu praktiski periods ir sācies. Nav jāgaida 3 mēneši pirms. Mums ir reitingi iznākuši. Tur, kā saka, cimdi ir nomesti. Jā, un jautājums ir... vai tas valstī nāk pa labu? Galīgi, nē. Es domāju, ka ļoti zīmīgi ir kā abi divi. Gan vienotība, gan ZZS, kas pingpongu spēlē, ir vislielāk kritušie reitingos. Jā. Vienotība ir vienos vārtos visvairāk zaudējuši, un ZZS ir viņiem blakām. Ja es redzu pareizi, tad 4,7% ZZS. 4,7? Jā, krituši lejā. Ko sēst to pļaus? Jā,
Nā, jāsaka, 6,4. Arī nav baigi labi. Jāsaka, kopējā aina, manuprāt, izskatās vienkārši ļoti skumji partijām. Nav neviena izteikta līdera. Man vairāk uztrauc diezgan liels skaits, kas ir neizlēmušie. Jā. Es dažreiz interpretētu to, ka neizlēmušie ir tie, kas vienkārši negrib atklāt, ko viņi balsos. Un, ir daudzi jaunpienācēji, nosacīti jaunpienācēji. Nosaukums ir, bet saturiņš varbūt īpaši nemainās. Un, saukļi būs krāšņi, spoži, baltā zirgā jāieja būs daudz. Jā, pirmajā vietā. Es tik ceru, ka cilvēki kritiski analizēs gan jaunpienācējus, gan to piedāvājumu, vai tas vispār realistiski ir iespējams, jo tas, ko es esmu dzirdējis, pēc 3. oktobra mēs šito visu, tie būs bezmazliet cietumā sēdēs, tie būs tur. Ja kāds seko līdzi aptaujām, tiem partiju reitingiem, skaidrs, tas nav akmenī iecirsts, jā, skaidrs, bet tā ir temperatūra. Tā ir temperatūra. Un ja kāds pasaka, skatoties tieši šos rezultātus, ka tur pašlaik sanāk aprīlī, tas ir marts. Martā sanāk, ja notikt vēlēšanas rīt, būtu 7 vai 8 saraksti. Tiktu pāri 5%, vai ne? Jā. Un tas, kas saka, ka es jūs rīt visus tur, tie tur sēdēs, to mēs likvidēsim, koalīcija jāizveido. Tā nav neviens, kas varētu, ko teikt, 2 partiju valdību izveidot. Nē, 3 pat varētu kaut ko sastiķēt, bet arī viņi nebūtu ļoti stabili. Tur atkal būtu tā, ka dažs labs savulaik ir no slimnīcas vests, lai nobalsotu un lai būtu tikai kvorums. Un tāpat īstenībā tagad pie varas esošā koalīcija, es pat nezinu, kad viņiem balsojumos, pat tad, kad ir pieprasīts ministru demisijas, viņiem ir bijis pat īstenībā tas nosacītais Saeimas vairākums. Jā. 50. Viņi tā kā visi man tā liekas, jā, pa Sīliņu laikam bija, viņi tur 52, vismaz, ja nebūs, būs sankcijas. Un tad iedzīvotājiem vienkārši esiet kritiski no tām, kas ir Saeimā savā ziņā, jo īpaši, kas ir valdības ietilpstošās partijas no solītā, kas ir paveikts, kas ir izpildīts rezultātos. Es kaut to pašu piemēru, kur ekonomikas ministrs saka, pagājušo gadu Latvija piesaistīja 1 miljardu investīcijas. Protams, miljards, tas ir daudz, bet tad paskatāmies, cik no tām investīcijām ir tiešās ārvalsts investīcijas, cik no tām investīcijām ir caur Eiropas Savienības fondiem, kur ļoti daudzos gadījumos Eiropas līdzfinansējums ir no 60 līdz pat 80%. Nosaukt to par investīcijām, tie nav trešo... Tas nav piesaistītas investīcijas. Vai citu dalību valstu vai trešo valstu augsta līmeņa kompānijas uzņēmumu, kas atver ražotnes, rūpnīcas, vai tam līdzīgi, kas investīcijas. Tā kā esam kritiski. Jā, kritizējiet arī manu partiju, ne mēs visi bez grēka vienu otru kļūdu esam pieļaujuši, bet es pieļauju, ka mēs esam diezgan konsekventi savā rīcībā. Kažoku es neredzu, ka mēs ļoti mainītu. Es saku, kas ir bez grēka, lai met man ar akmeni. Bet jā. Un ko tu saki par suverēno varu? Jāsaka, man nepatīk, ka viņiem ir stabila izaugsme. Tur notiek zirnekļu cīņa Burciņā. Burciņa ir krievu valodā esošs Latvijas pilsonis, kam ir vēlēšanas tiesības. Ļoti liels īpatsvars, bet tomēr veido. Tad reanimējās viens, mēģina saskaņa. Viens aiziet pa pieskari, stabilitāte. Viens mēģina spēlēt uz visiem.
latvisko, nacionālu, tagad nacionāls, krieviskais, trešvalstnieks, visu paņem. Nu, amēba, pa jebko. Nu, Jā, ka tikai bez mugurkaula locīšanas, ir. ka tik ir, ka tik labāk izklausos. Nu, un suverēnā vara, viņi jau savu retoriku būtiski nav mainījuši. Nu, tur jau ir redzamākā Julija Stepaņenko. Es neteiktu, ka redzamākais ir Rudolfs Brēmanis ar jaunlatvieši, kas, es saprotu, viņi tur saplūduši. Un viņi akumulē šos vēlētājus. Es šaubos, vai suverēnā vara atņem vēlētāju vienotībai vai nacionālajai apvienībai vai apvienotajiem sarakstam, vai tam, kur nu vēl vairāk progresīvajiem, viņi diametrāli ir pretēji. Bet tur ir cīņas starp Latviju pirmajā vietā, Rostovs ar savu stabilitāti, kas laikam ir pavisam aiziet pa pieskari. Pievienosies suverēnajiem. Man labāk patīk, ja viņi ļoti veiksmīgi šķeltos 3 partijās. Nē, atkal tas var būt skaļi no manis teiks. Tagad redzam, pirmajā vietā ir Latvija pirmajā vietā. Es neizslēdzu, ka tas liktenis, kas var būt vienas personas partija. Jā, ir viena persona. Vairāk atkal nepiekrist, bet tas man vismaz tā analīze tāda. Parādiet man to komandu droši, jā. Ka viņai praktiski varētu aiziet to pašu saskaņas likteni. Jā, var uzvarēt vēlēšanās, saprotu, bet vai ar to veidos koalīciju? Nē, koalīcija līdz ar to varbūt LPV interesēs ir, ka suverēnā vara gūst vairāk pozīcijas. Tad varbūt neredzēsim īstenībā lielu kašēšanos. Lai arī no suverēnās varas redzēšu lielu tādu pa Šleseru daudzīšanu un mēģināt pārvilināt vēlētāju. Bet es domāju, ka viņi mēģinās nokanibalizēt stabilitāti. Kas tur Latvijas Krievu savienība, kas, nezinu, vai vispār ir. 0,9. Statistiskās kļūdas ietvarā. Jā, bet pašreiz tāda aina tā izskatās. Jāsaka, man tas valdības izpildījums kopā ar to, ka Latvija pirmajā vietā ir tas kā pretbalsojums, pret to, kas notiek, ka valdība nezin, kur otra ministrija atrodas. Tas nāk pa labu visiem pretbalsotājiem. Līdz ar to man patīk tas secinājums būt kritiskiem. Jā. Cik iespējams? Mūsdienās jau ar to informācijas plūsmu un kā viena informācija otru. Tie klasiskie vārdi neklausies, ko es saku, skaties uz maniem darbiem, un arī nesies tikai uz darbiem. Pavērtē arī nedarbus. Un es domāju, nedarbiem jo īpaši, jo daļa, kas tagad nāk un es tagad visu mainīšu, ir bijuši tie, kas ir radījuši tās zemākos punktus Latvijas politiskajā dzīvē. Kā pieņemsim Saeimas atlaišanu, potenciāls koruptīvas schēmas. Kas tad? Potenciāls ir smieklīgi, bet nav jau pierādīts. Neviens nav notiesāts. Nav notiesājuši spriedums. Jā. Labi. Paldies uz kritiskās nots arī šodien. Beidzam un tiekamies nākamreiz. Tiekamies. Paldies.